Pa ceļam viņi skatījās to degvielu, vai nepazina, vai neatrada adresi, vai vispār nezināja, ka degviela ir attaisīta vaļā. Mēs aizbraucam līdz Saharovas ielai, un degviela jau beidzās. Tad viņi saka, mēs te kaut ko neatradām, kaut ko nepazinām, un tad brauksim uz Ierīti ielu. Es pagriezu pa kreisi, pabraucu garām vienai mājai, šeit numurs bija 37, otrās vai trešās mājas apstājos. Mēs esam atbraukuši. Es izslēdzu skaitītāju, skaitītāji bija 638, viņš dod 10 lati. Es atdevu viņam apakaļ pats vēl drusciņu vairāk, tāpēc, ka melnā nauda man stāv iekšā, es viņu tiešām neskaitīju. Bet es zinu, ka kāds 7-8 centimi ir. Atdevu 3 lati baltā un liekot makā naudu iekšā, uzreiz no sāniem triecienu sajūtu. Man likās, laikam, kulaki iesit. Tad es tā liekot roku skatoties, naža spala. Es atraudu durvis, izliec ārā, izraudu to nāzi, nomet zemē, no asiņas uzreiz tecēja, un tad ņēma mobilo, zvanīja 03, 02, zvanīja savam pārniekam, lai pēc mašīnas atbrauc pakaļ. Pats sievai paspēja pazvanīt. Tur arī ātri atbrauc. Policija ātri. Būtu iemesls. Kad mēs vēl braucām no tās degvielas apakaļ, viņš viens aizmugurējs gribēja uzpīpēt. Es saku, manā mašīnā nesmētie. Bet tas jau nevarēja būt pamatojums. Tad, ka parastās gadījumos uzreiz neatļaus smēķēt, atver durvis, izkāp ārā. Atver naudu, kāp ārā. Te man nav pīpēta, man ir brauktu. Kāpēc uzbrucis taksometru vadītājiem nespēja izskaidrot arī agrāk par slepkavības mēģinājumu tiesātais 8 gadus ieslodzījumu aizvadījušais Mārtiņš Lukins. Viņu aizdomās par minēto bruņoto uzbrukumu taksometru vadītājiem aizturēja Rīgas 25. policijas nodaļas darbinieki. Faktiski izgulējis dzērumu, Lukins pats bija vērsies policijā un atzīmies notikušajā. Tajā dienā Lukins bija dzēris uz nebēdu, jo, kā pats skaidro, pēc atgriešanās no darba Londonā esot sastrīdējies ar sievu, kur viņam parādījies durvis. Es biju pie prostitūtēm. Jā. Tā Katrīna bija. Tur es izdzēru bāzām. Viņas bija kā 3 stundas. Jā. Pēc tam, cik ir pa laiks neatradu, gāju projām, satiku to kolēģi. Nezinu, kā viņš sauc. To pašu mammas. Germans. Viņš prasīja Mārtiņu 20 centiņu, lai viņam salāpīties vajag. Es viņam iedevu, es viņam paskaidroju, es tev brāli saprotu. Jā, pats, cik es esmu tāds jau, pats esmu jau, jau tādā ar viņu esmu jau tic. Iedevu viņam 20 centiņus, man bija kavatā vēl, somā man bija šnabis, šnabis, cigaretes vēl bija. Es viņam saku, varbūt tur uzlāpīties. Jo viņš neatteicās, iedevu viņam šnabīt, iedzēja viņš. Es saku, varbūt iesim bārā. Man bija kabatā 15 lati. Dabā iesim. Aizgājām uz bāru, paņēmām 2 salas Rīgas. Jā, es izdzēru visus, un viņš tur drustīņās nodot tikai tā tas salas tur palika. Ņēmām te pašām, viņš teica, labāk šnabu iedzers. Tas, kas man iedaukoja, viņš nav bārā, pienāca tās ārā metējis, viņš jau te nevar dzert, savējās mans. Es jau saku, visu ok, mēs ejam projām. Es jau, izgājām ārā. Es jau saku, ejam, dovai, ķeram taks un braucam pie manīm. Kā viņš tiem saka, nē, es jau braucam pie uz Ierīti jau. Jā, mēs domājam, tā brauc pēc sievas. Brauc pie sievas. Es domāju, visu, skaidrot attiecības, visu, lai būtu viss normāli. Pēc tam iebraucu, izmetām rīkumu. Šofers, iebraucu iekšā Ierītē. Ierīti, jā, tā nav sievas mājas. Es kā tāds Kijamusā, viņš saka 7 kaut kādā kafē, kā 36, un kaut kas tāds. Es tev dodu 10. Dodu atlikumu. Nezinu, kas man te galvā bija. Nezinu, tieši kā vispār.
Atliek gumlīgi tiešā kabatā ņem ārā nāzīdījums. Un iedod viņam. Šokars te sēdēja, iesliek iekšā aktiku, ņem ārā gāzi un viņam iedod. Priekš kādu. Jautājums. Pēc tam. Es dzirdēju, kaut kāds bļāviens bija kaut kas. Nu, ko vairs pateikt?